Es nevaru visu zināt, tāpēc pajautāšu kolēģim Oskaram. Oskaru, man ir tāda lieta mājās, nomainīja laminātu. Un tagad galvas sāpes grīdas līstiem. Paskatos veikalā, tur ir tās plasmas mazās šauriņās. Es kaut ko gribu citu. Tā kā skatījos grīda līst, kaut kāds koka. Ko tu man ieteiktu? Klau, man liekas, ar tām koka līstēm tev būs čābīgi. Iedomājies, tev viņas ir jāpieskrūvē. Tad tev visas savienā vietas vēl jāpiešpaktā, skrūvu vietas ir visas jāpiešpaktalē. Vai tad arī vēl rēķina visas zaru vietas jau jānotušē, jānokrāso, jānogruntē 2 kārtas. Tā ir. Un varbūt es tev varu parādīt mūsu līkstas, kādas ir. Iesim? Jā, Ever. Mums ir šādas te grīdlīstes, cietā putuplasta, gludas, jau rūpnīcā ir nogruntētas. Šeit ir vēl redzamas, ir vēl citi izmēri. Vai tev šāds arī derētu? A, kaut kas platāks ir? Ir arī mums ir platākas. Ir šāda te plāna. Līkste. Šitā ir normāli laba. A, kā man to montāžu atkal jāurb? Šeit ir tas āķis. Šeit tev nevajadzētu skrūvēt, borēt caurums, netaisīt putekļus. Un vienkārši paņemt ar līmi un pielīmēt. A, Klau, labi, šito es varētu tā forši laist istabā. A, vans istabā, ko lai es daru? Un te ir vēl viens iegūmis. Šīs līstes ir no ūdens uzsūcošas. Tev nav jāuztraucās par šo. Var ar mitrās telpās Nu jā, vans istabā es varu paņemt kaut ko bišku mazāk, jo vans istabā šitā būtu pa šādu. Šī ir, jā, tāpatās arī, kur kā aplodu būs. Aplodu augstajām durvīm būs 2,20. 2,20. Perfekti. Tieši arī vajag. Eju, baigi labi, šitas dara. Ejam, es tev parādīšu, ar kādu līmi mēs to varam izdarīt. Labi. Tātad viena daļa no manas problēmas ir atrisināta, līstes es izvēlējies. Tas ir NMC ražotājs, Dura polimēra līsti. Tālāk Oskars pastāstīs, ar ko tad man īsti jālīmē. Jā, šeit būs ļoti labs risinājums, high-tech, kam ir speciālais šis snīpis ar šo V-burtu izgriezumu, kurš tev palīdzēs dozāciju, precīzāku uzlikt līmes dozāciju virs šos līkstes. Es tev nodemonstrēšu, kā viņi to dara. Ņemam šo uzgalīti taisnā veidā. Jā. Es pagriezīšos pret kameru šoreiz. Un šādā te vēl kaut strīpiņas taisnā veidā ik pēc 10-15 centimetriem saliekam 10-15. Jā. Un piespiežot klāt, viņa momentāli nofiksēsies. Fiksācijas reizes varēs Uzreiz nevajadzēs tev līmeni gaidīt. bišķi paregulēt varēs? Nevajadzēs. Nu, var, droši 10 minūšu laikā viņa fiksācijas momentālā. Žūšana cik ilgi? Žūšana gan būs tā, ka, teiksim, 3 mm 24 stundās. Bet tu krāsot arī jau varēs. Bet es gribēju sestdien pielīmēt tās līstes un jau sestdien vakarā nokrāsot. Jā. Te būs otrais variants, ar ko tu varēsi arī ātri pielīmēt. Bostika H910, 1 stundas laikā izžūšana būs. Un es ar šo arī nodemonstrēšu. Šeit arī būs uzgalis, šeit jau būs ļoti savādāks. Jā. Nogriežam 45 grādos ieslīpi un ar tieši tāpatās saliekam desiņas virsū. Un piespiežam šo te nofiksējam gan to stundas laikā. Un būs sacietējis. Nu, tu zini, Oskar, liels paldies, viņas man palīdzēja. Tik liels sortiments un brīžiem nevar izvēlēties, ko gribu. Jā, līmes mums ir ļoti plašs. Tāpēc esiet veicināti uz Sijā Procentru veikalu. Jums vajag palīdzību līmēs. Tāpat tās varat jautāt, kurzemes veikalos, vidzemes veikalos, zemgales veikalos un latgales veikalos, tiešajos Bumitrāla veikalos. Un tiekamies. Un arī Rīgā, Ventspils ielā un Ganību Dāmbu mūsu veikalos.